Cienījamā sēdes vadītāja, kolēģi, dzirdu šeit diezgan daudz muļķības un arī tiek jaukti burkāni ar kartupeļiem kopā, jaukti organizēti braucieni, sabiedriskais transports, individuāli apmeklējumi. Šeit ir runa tomēr par turisma braucieniem, organizētiem braucieniem grupās uz šīm mūsu divām agresoru kaimiņu valstīm. Un atkārtošos un turpināšu teikt, ka šis ir valsts drošības jautājums. Un uz Krieviju un Baltkrieviju ceļot ir bīstami, un tas ir bīstami kā paša drošībai, tā arī valsts drošībai. Nebrauciet uz Krieviju un Baltkrieviju. Krievija un Baltkrievija, kolēģi, nav tiesiskas valstis, un tās klāji neievēro ne starptautiskos līgumus, kas ir noslēgti ar citām valstīm, ne arī ar Latviju. Un līdz ar to Latvija nekādā veidā nevar palīdzēt un pasargāt tiem iedzīvotājiem, kas labprātīgi dodas uz šīm valstīm un tur nonāk nepatikšanās. Un riskanti ir arī šie atpūtas un izklaides braucieni. Tā ir tikai tāda iluzora sajūta, ka, ja viņi ir organizēti tur pa saskaņotu maršrutu, tad viņi ir drošāki. Nē, tā nav. Tas rada iluzoru sajūtu iedzīvotājiem. Krievijas un Baltkrievijas spēcdienesti var izmantot katru iespēju pretiesiski aizturēt un vervēt turistus un ceļotājus. Un jūs to arī labi zināt. Un to runā valsts drošības dienests. Apcietināšanas iegānsti ir ļoti dažādi. Inscenēti satiksmes negadījumi, piemēram, vai arī aizturēšanas laikā tiek piemestas narkotiskās vielas, vai tik sen izplatīta metode, kā vieglas uzvedības pretējo dzimumu personu līdzdalība, lai kompromitētu šo personu. Un tad apmaiņā pret apsūdzību atcelšanu par noziegumiem, kas šajās valstīs tiek piespriesti gari cietumsodi, pret šo apsūdzību atcelšanu apmaiņā tad tiek piespiesti sadarboties un savervēt šie cilvēki. Un šie cilvēki, atgriežoties Latvijā, var radīt draudus Latvijas drošībai. Patiesībā viņi rada Latvijas drošībai. Un skaidrs, ka šie grozījumi vieni paši, ka viņi nerisina pilnīgi visu ceļotāju plūsmu. Piekrītu arī nozares ekspertu teiktajam, ka šie grozījumi skar mazu daļu no visiem ceļotājiem. Bet, kolēģi, lai trauks būtu pilns, tas ir jāsāk piepildīt. Ar kaut ko ir jāsāk. Un svarīgi būtu, ka šo jautājumu skata komisijā kopā ar jau iepriekšējo šodien mums izskatīto jautājumu lēmumu projektu par sabiedriskā transporta kustības pilnīgu aizliegumu. Un ar to kopā salāgo gan normas likumos, gan spēkā stāšanās laiku. Tad arī tie visi ierobežojumi būs pēc iespējas efektīvāki. Runājot par starptautisko sadarbību un salāgošanu, es esmu arī nosūtījis vēstuli Lietuvas un Igaunijas parlamentiem ar aicinājumu sinhronizēt visu 3 Baltijas valstu centienus šajā jautājumā, lai piedāvātie grozījumi gūtu pilnu efektu un stiprinātu Baltijas valstu drošību. Arī mūsu ārlietu ministri un diplomāti aktīvi strādā un runā ar kaimiņu valstīm, lai šie grozījumi un ierobežojumi tiktu ieviesti visās valstīs. Aicinu arī jūs, visus deputātus, kuri atrodas dažādās delegācijās, gan formālās, gan neformālās sarunās, uzrunāt citu parlamentu kolēģus. Tas arī no jums atkarīgs. Aiciniet lūdzu viņus rosināt gan aizliegt turisma braucienus uz Baltkrieviju un Krieviju, gan sabiedriskā transporta plūsmu aizliegt vispār. Tā kā tas ir no mums visiem atkarīgs. Šis ir viens solis no daudziem, šis grozījuma turisma likumā. Bet bez tā finišā mēs nevaram nonākt. Paldies!